Pat no Latvijas atrada šo vietu. Labi! Labi! Būšu tēs, tamā. Jā. Nāc tu pirmais. Nāc šurpu. Nāc šurpu. Nu klausi, kad ar aplausiem sagaidām. Viņiem jau redzēt, kas notiek ar cilvēku treniņa laikā, ja? Kā tas gadījās? Tas ir darba trauma vai sadzīviska? Sadzīviska. Tiešām? Tiešām. Kā vispār ir Siguldas pilsētā vispār ar kārtību? Jums bieži, tā teikt, zvana un pārējās lietas? Nav tik traki, salīdzinoši. Citām pilsētām pie mums, domāju, ir mierīgi. Pie jums, jo jūs jau esat tāda kultūras pilsēta, galvaspilsēta, kur, ja atbrauc cilvēks uz Latvijas, kurien uz Siguldu, protams, viņi ved. Vai arī tie, kas mums Rīgā pie tiem pieminiekiem ķēzās, viņi arī brauc šeit? Nē. Pār laimi, jā, tas skatos baronām šeit tāds vakarā stundā būtu grūti to izturēt, ja? Un tad, ko tad mēs aicinām laikam visus šeit ar aplausiem sagaidām Siguldas novada pašvaldības speciālos paraugu demonstrējumus. Ar brillēm arī viss notiks. Un pirmais tātad būs aizsardzība no dažādiem tvērieniem un sitieniem. Un jūs vai pavērojiet, šeit nav mīkstais, ja kāds domā klājums šeit, redziet? Nav nekāds mīkstais klājums, tātad pilnīgi reāli notikumi. Siguldas stacija 11. Aizsardzība pret sitienu ar roku no sāniem. Tā, aplausi. Šis ir ļoti tuvojās rudens vajadzīga lieta. Atbrīvošanās no tvēriena aiz krāga. Oi. Un busiņā iekšā. Nākamais. Atbrīvošanās no žņaukšanas paņēmienu no aizmugures. Ļoti rupi cilvēki. Opa! Aplausi! Skaidrs, es stulbu jautājumu uzdevu pirms tam, kurš tad brauks uz šejieni, ja šāda pašvaldības policija ir. Loģiski, visa Anglija, labāk mēs Rīgā. Aizsardzība no uzbrukuma ar nāzi no priekšas sitiens taisni. Oi. Opa, no. Oi. Aplausi, jā, šitā parasti arī filmās iet, ja, jūs esat redzējuši filmās iet šitā ar nāzi uz priekšu, ja uzbrukumā vai pistolies šitā, ja, tā neiet neviens cilvēks reāli, kas ar to nodarbojās, ja. Ko nākamais? Aha, bet tikai mēģinājums būs, ja? Te tā rakstīts, es rasu, kā ir rakstīts. Mēģinājums atņemt šaujamieroci no aizmuguras. Labi, šitādi ir bijuši gadījumi jau dzīvē. Un viņš tā arī pienāk klāt no aizmuguras. Ieroci! Ok, bet man liekas, ka tur drusku savādāk pēc tam ir, bet nekas. Es noticēšu, ka ir šitā, jā. Aizsardzība no uzbrukuma ar šaujamieroci no aizmuguras. Oi. Paskaties, kad ir uzbrukums, tur vēl kaut ko izdara viņam. Tur parasti nogāz tikai, bet labi, ka nav skabargas te. Tātad nākamais vingrinājums. Aizsardzība no uzbrukuma ar nāzi no priekšas, sitiens no apakšas. Tas jau ir nopietnāk. Opanā. Šitas gan ir aplausi, jo šādi jau uzbruk pusprofesionāli noziedznieki. Aizsardzība no uzbrukuma ar šaujamieroci no priekšas. Opanā. Jēziņ. Atstājiet taču to. Jums vēl droši ir vakarā jāstrādā taču būs. Atbrīvošanās no tvēriena no aizmugures, kad aptvertas arī rokas. Cita varianta nav, ja naudas nav, tad ko darīt? Viss.
Ne, mums jau tā ir valstī, mums nevar priekš policistiem atrast nav. Tā, aizsardzība pret spērienu ar kāju no sāniem. Tie, kas tādi ziķeri un tāda kādreiz kam paslīdroks, es skatos, nemaz neaplaudē. Viņi tā, johaidie, ja es sestdien tā kaut kā izdarīšu kaut ko. Aizsardzība pret sitienu ar rokām, metiens dzirnavas. Es vismaz zinu, kur es varu atbraukt vakarā 1 naktī uz Siguldu. Man neviens nepiesiesies, ja. Šitien droši vien neviens negrib saistīties ar policiju. Aizsardzība pret sitienu ar rokām, metiens aiz kājām. Oi, labi. No šitā man ir bail lasīt, jo viņš ir sarakstā ar numuru 13. Bet es cerēsim, ka viss laimīgi beigsies. Aizsardzība pret spērienu ar kāju taisni. Aha, labi. Un atkal mums nazīti vajadzēs. Aizsardzība pret sitienu ar nazi no augšas. Man ir viens jautājums pirms nākošā vingrinājuma. Jūs esat apdrošināti? Firmas noslēpums. Skaidrs. Komerc noslēpums. Nu labi. Aizsardzība pret sitienu ar nazi ar atvēzienu. Nu man pēc loģikas sanāk, ka jā. Aplausi. Jūs arī esat no kādas pašvaldību policijas? No kuras pilsētas jūs esat? Rīgas, nu pareizi iefilmējiet, jo tur mums savādāk pie tā pieminekļa nekādīgi netiekam galā. Tā. Mums bija aizsardzība. Kas mums bija tagad? Ar nazi? 2. Aiz krūtīm. Aizsardzība pret vērienu aiz krūtīm. O, kad ir iedzērs normāli. Labi, kad es nepiedalos. Tā, aizsardzība pret sitienu ar roku. Kaut kā man tā, ka es nezinu, kur aiziet par mums. Personas aizturēšana no priekšas, elkoņa svira pār apakšdāvu. Aplausi. Man jau 2 reizi ir operēts pietiek. Personas aizturēšana no priekšas, elkoņa svira pār plecu. Jums taču ir slimnīca vēl Siguldā, ja? Ir atsevišķi tāda nodaļiņa, ja, priekš angļiem. Persona aizturēšana no priekšas, rokas aizliekšana aiz muguras ar rāvienu. Ui. Nu ko, noslēdzās viens no daļas, viena no pirmajām daļām. Aplausi visiem 3 dalībniekiem, tiešām. Aplausi. Jo, nu, pārliecinoši. Ticiet man, esmu šo to redzējis, ļoti pārliecinoši. Nu tad nākamais, 2. sarakstā būs dalībnieks, jo mēs tur nav. Ir jā, būs, jā. Dēļu laušana! Kurš Gateris ir sponsors? Dēļu laušana ar roku, sitiens taisni no sāniem 2 reizes, ja? Vai 2 dēļi? Tas divnieciņš ir kas? Puikas? Divnieciņš ir kas? 2 reizes uz abām pusēm. Vienlaicīgi 2 puikas lauzīs. Tātad vēlreiz dēļu laušana ar roku, sitiens taisni un no sāniem. Taisni, labi? Nu kas nekas, vajag salauzt, ko tā? O tā vajag sadusmoties taču vienreiz.
Nu to maigi, nevajag domāt maigi. Viņi jau tie, kas jums tur dzērumā runās pretī, viņi jau tāpat neko nesaprot. Dēļu laušana ar roku, sitiens ar elkoni. Ideāli. Tā, redz, kur arī tagad šito visu YouTube'ā saliks rokas grāmatā aizturamajiem. Oi! Es iedomājos, ja tas ir aizturāmās žoklis. Viņam problēmas, viņam būs cepure, otri jānēs, jau ūdens līst visu laiku iekšā. Tagad būs ar kāju vēl. Spēriens taisnī. Pret kāju paņem reku ozoldēļus tagad. Bet divi cilvēki ir apdrošināti tie, kas tur. Palīdzām ar aplausiem! Turam! Otāņa! Kādreiz jau var trāpīties tāds lielāks anglis vai holandietis, soms, portugāls. Dēļa laušana ar kājas, spēriens no saniem. Bet lauža kāja tikai viens dalībnieks. Tā. Tagad būs pašvaldības policijas darbinieki demonstrē paņēmienu, kā tiek nostiprināta kāju un ķermeņa muskuļi. O, labi. O. Asinis? O, jē. Tā kāds negrib nostiprināt muskuļus? Labi, ka es vairs netrenējos. Man vairāk nevajag tos muskuļus. Koka brusu laušana. Nu, būs pret galvu, es jūtu. Tas ir točna. Tā lasām. Koku brusu laušana pret kāju. Es paiešu no savu trāpījis pa manu kāju. Man gan kāja nav laust, rokas man ir bijušas laustas. Joze! Kādam nevajag malku sagatavot. Rudenim. Tā, pagā, Jolanta, vēl jau nekas nav beidzies. Kādā ziņā, es nesapratu. Tev prieks par to, ka nav turistu pie barona pieminiekļa jums? Protams, es domāju gan. Es daudz ko redzējis, bet šī tā es neesmu redzējis vēl. Koka brusu laušana pret ķermeni. Jūs pēc tam tie, kas jums sita tām brusēm, jūs ar viņiem runājat pēc tam vispār? Koku brusu laušana ar kājas spērienu taisnī. Nu, vienai sociālā darbinieki jau zina, kuriem tādam cilvēkam ir jāizzed malciņa, ja? Es te paskaldīju, tur bija tādi sociālai darbinieki atveduši vecmāmai tādus celmus, kur ir... Es nezinu, kurš tur varēja simtlatnieks, nevienu to celmu nevarēja pārskaldīt, bet no... Tā uzmanīgi. Wow. Tā, ļoti labi, ka jūs nespēlējat futbolu Latvijas izlasē, tad mums būtu baigie panākumi. Koku brusa laušana ar kājas spērienu no saniem.
Pilnīgi vienalga, kā saka dalībnieks, viņam pilnīgi vienalga, ka kreiso ar labo. Jā, iegriežaties ar sānu, lai tauta redz, ka jūs kaut ko tur nemuhļiet. Jā. Jūs jutāt, ja, ka nevajadzēja tur pagaid drusciņ malā, ja? Es teicu, ka viņiem nav tāds draudzīgs attiecības ar Rīgas pašvaldības policiju. Nu, un tagad... Aiz pieminekļa ir skatu un es... Degošu dakstiņu laušana. Tas taču nav no Siguldas, tā teikt, kaut kāds etnogrāfiskās mājas noņemts. Jo man kaut kā tā, es domāju, kad ieraudzīs vēl kāds, ka tas ir, tur ir viss kārtībā, pilī, viss baznīcām, ir viss dakstiņi. Ar domu ir saskaņots. Veselos, kurus nesalauzīs, nedesīs apakaļ. Tātad viņi pēc kārtas degošus dakstiņus lauzīs. Cik ir 5 dakstiņi. Nu, kas grib nāks pataustīt, ka tas ir īsts. Ir kādām vēlēšanās, nu, pataustīt, ka tas nav plosmasas. Nu. Redziet, cik daudz potenciāla jums ir darbinieku. Kas jūs būsiet, kad izauksiet lieli bērni? Oj, iedošanu? Šitā bija. Kamēr deg? Reinis un Emīls malā. Aplausi! Tā, aplausi dod vēlreiz visos pašvaldības policijas dalībnieks. Visi lūdzu uz skatuves. Visi, tie, kas turēja, tie, kas uzstājās, lūdzu. Visi, nākam augšā, visi. Vēl visi tie, kas turēja, lūdzu. Lūdzu, nāc.